slimnīcā viņš ir nostrādājis 36 gadus. 36 gadus. Dakteris Demidovs reizēm šķiet klusu un nemanāms, bet mēs visi zinām, ka viņš ir kabinetā un veids perfektus izmeklējuma aprakstus un perfekti veids izmeklējumus. Pa ko viņu var apbrīnot? Viņa fenomenāla atmiņa. Mums, lai atcerētos, kas ar slimnieku ir noticis, prasam iziņu un tā tālāk. Demidovs pasaka, viņam bija tas un tas. Viņš paskatās rengenā, viņš saka, tas bumbulis ir lielāks, tas vairs nav. Pēc plaušu rengena bildes viņš jums pateiks ne tikai to, kas jums ir plaušās, bet pateiks arī to, kas jums ir dvēselē, kas ar jums ir bijis un kas ar jums notiks nākotnē. Un ja nopietni, tad Dr. Demidovs ir ļoti labs ārsts, labs cilvēks, uzticams kolēģis, kurš nekad neliekas savu padomu. Dr. Gunta Geldner neapšaubām ir viena no izcilākajām Latvijas internistēm un arī mūsu slimnīcas darbiniecēm. Ļoti pieredzējusi un gudra ārste. Biju arī liecinieks, kā viņa ļoti labā kārtībā uzturēja savu 7. nodaļu, kuras vadītāja viņa ilgstoši bija. Cik viņa bija bieži vien principiāla daudzos, teiksim, jautājumos, kas attiecās par pacientu, par viņa tiesībām, par pareizu diagnozi, par ārsta ētiku. Viņā apvienojas universālas zināšanas par cilvēka dabu un slimības būtību un spēja to visu izteikt racionāli, bez lieka sentimenta un tajā pašā laikā ļoti iejūtīgi. Es domāju, ka viņi tiešām pelnījusi šo balvu par mūža ieguldījumu. Dr. Misāne vienmēr absolūti un pilnīgi, ārkārtīgi profesionāli par slimnīcu degusi, kā saka, tādā varbūt pārnesā nozīmē ar visu sirdi. Dr. Misāne ir cilvēks ar ļoti labestīgs, ļoti asu prātu, gaišām domām, izcilu matemātisku domāšanu, ātru reakciju uz dažādiem notikumiem. Lielā mērā faktiski viņa ir bijusi tas motors un smadzenes, kas ir virzījusi slimnīcas finanšu, teiksim, plūsmu, vismaz kā iegūt naudu. Doktor, lai jums katra diena ir kā 8. marts, saules pielieta un labestības pilna. Es tiešām novēlu Dr. Misānei vislabāko veselību un noliec galvu viņas priekšā. Nezinu, droši vien gandrīz neviena cita cilvēka, kas būtu vairāk pelnījis kā Anniņa šādu balvu. Ļoti labi saprotās ar darbu kolektīvu un komunikābla viscaur ar pacientiem, ar ārstiem un visā savā. Ļoti patīkams cilvēks. Es esmu izmantojusi viņas pamatīgās profesionālās zināšanas un plašo pieredzi. Anna ir ļoti nesautīga un arī ļoti dāsna attiecībā uz padomu. Ja kāds nevar iedurt vēnā, tad vienmēr tiek pasaukt Anniņa. Viņa iedurs vēnā pat tur, kur varbūt nekādas vēnas gandrīz nav. Es gribētu pateikt Anniņai liels paldies vispār, kā viņā tāda mums ir. Jo, var teikt, ka Anniņa bija tās cilvēks, kas man ļoti daudz ko iemācīja profesionāli. Apsveicu virsmāsu Mirdzu Plociņu 41. nodaļas un pacientu plānveida uzņemšanas nodaļas vārdā ar balvas par mūža ieguldījumu saņemšanu. Ar Mirdzu man dzīves ceļi krustojušies pagājušā gadsimta 68. gadā, kad mēs abas sākām mācīties Rīgas 2. medskolā, tepat Stradiņu teritorijā.
Viņa daudzus gadus strādājusi Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā par virsmāsu, uzņemšanas nodaļā un 41. nodaļā. Mūsu uzticība, tie kolēģi, ar ko mēs mācījāmies kopā, Mirdzei ir bezgalīga. Mirdzi pelnījusi visu mūsu cieņu jau no skolas laikiem.